I have a family. I have 7 kids. My wife is Julia, and we have got 7 children. Man ir ģimene, man ir sieva Džūlija, un mums ir 7 bērni. And his wife is Gladys, and he has got 5 children. Viņa sieva sauc Gladys, un viņiem ir 5 bērni. Yeah, our community is a pro-life community, so we all have more children in the no? Tā mūsu kopiena ir tāda kopiena, kas ir pro-life par dzīvību, tāpēc mums arī ir daudz bērnu. Yeah, we encourage people to have more children, so we Mēs advocate for life. So Jā, mēs iestājāmies par dzīvību, mēs cilvēkus iedrošinam, lai viņiem ir daudz bērnu. Yeah, that's about our community. Our community's name is Santwana. It was started in 1989. Tad mūsu kopienā saisākuma ir 1989. gadā, un to kopienu sauc Santwana. No, Santwana. It's a Sanskrit word. I'm happy that Latvian and Sanskrit are very much related. Šis vārds Santwana, tas ir no Sanskrita, un es priecājos arī, ka latviešu valoda ir kaut kas kopīgs ar Sanskritu. Deva Mata, Matri. You say the mother of God, Deva, Matri. Dieva māte. Deva Mata. That's the same in Sanskrit. Un Sanskritā Dieva māte tāpat. Deva Mata. Even in my language, Malayalam, it's the same, Deva Mata. So many common places. Tad mums ir tādas vairākas lietas, kas ir kopīgas. Yeah. Our founder father got an inspiration in one night when he was sleeping. The Lord shook his bed. Mūsu kopienas dibinātājam, Dievs viņam deva iedvesmu, viņš sapnī. In dream, he said? In dream, he felt it actually like an earthquake. Viņš gulēja, kādu nakti viņš gulēja, un viņš jūta, ka viņa gulta tiek kustināta. Yeah, he thought that it was an earthquake, so he got up, and then he heard a voice. Un viņš domāja, ka ir zemestrīce notiek, un viņš pamodās, un viņš dzirdēja balsi. There was a command to go to the North India. Un šī balss viņam lika doties uz Ziemeļindiju. Preach the gospel. Sludināt evaņģēliju. Then prepare the people for evangelization. Un sagatavot cilvēkus evaņģelizācijai. So that was our community started. Tā aizsākās mūsu kopiena. That was the beginning of charismatic movement in the northern part of India. Un tas tie arī bija aizsākumi harizmātiskajai kustībai ziemeļu daļā Indijā. In the southern part where we come from, we have a good deposit of faith. Un Indijas dienvidu daļā, no kuras mēs nākam, tur ir tāds labi saglabās ticības mantojums. So the Lord was inspiring Father to take people from the south and send them on missions to the northern part of India. Tad kungs iedvesmoja mūsu kopienas tēvu, lai viņš ņem cilvēkus, kas ir no dienvidiem, sūtīt viņus uz ziemeļiem. So we started as a community, as a group of preachers going from parishes to parish, preaching the word of God. Un tātad bija veidojās sludinātāja grupas, kas tur ziemeļos gāja no draudzes uz draudzi un sludināja Dievu vārdu. And later, this group became a community. Un vēlāk šī grupa kļuva par kopienu. Some of them got married. Daži no viņiem apprecējās. But still we all started living together under the same roof. Bet viņi joprojām dzīvoja, kā saka, vienā vietā zem viena jumta. Yeah, different, many families, some celibate men, celibate women, always staying together as a community. Kopā palika gan vairākas ģimenes, gan vīrieši un sievietes, kas dzīvoja celibātā. That's how we started. Now we are spread across India. We have 8 houses in India. Tas bija aizsākumos, bet tagad mēs esam izplatījušies pa visu Indiju un ir vairākas mājas, kurās dzīvo vienopus. Some houses we have brothers and families, sisters and families staying together. Brothers, sisters and families staying together. Somewhere only families, differently. Dažās mājās ir tā, ka ir gan ģimenes, gan šie atsevišķi sievietes un vīrieši, dažās ir tikai ģimenes. Yeah. Then our mission is prayer and proclamation. Tad mūsu misija ir lūkšana un Dievu vārdu pasludināšana. Prayer, proclamation and preparing laity for evangelization. Un arī sagatavot lājus evaņģelizācijai. Tā ir trešais tāds virziens. Those are the 3 things that we are doing. Tātad mēs darām 3 lietas. Lūdzamies, kas bija otrais? Sagatavojam lājus evaņģelizācijai un trešais.
So you're happy that Lord has sent us to do the same thing. Un mēs esam priecīgi, ka kungs ir atsūtījis mūs šeit arī darīt to pašu. I hope that more or less you're also doing the same things, right? Jā, un es ceru, ka arī jūs vairāk vai mazāk, bet jūs arī darat to pašu. So let's start Tāpēc that we are joined together, huh? Send us here sāksim darboties to a kopā. community that is already doing what we are doing. We are doing that with India, and you have been doing this in Latvia. Jā, tad sanāk, ka divas kopienas, mēs to daram Indijā un jūs to darat šeit Latvijā. Tagad mēs varēsim to darīt kopā. Wonderful. Okay, so today I would like to share about a mission that we will be doing in the coming years. We probably will be doing together. Nu, tagad es gribētu ar jums padalīties par to misiju, ko mēs plānojam īstenot šeit tuvākajos gados. Un es ceru, ka mēs to varēsim darīt arī kopā ar jums. Let's have a big dream. Mums ir liels Dream big. sapnis. Maybe to what to say, bring at least half of the population of Latvia, or at least Riga. Tad mums ir liels sapnis vismaz pusi no iedzīvotājiem, kas ir Rīgā. To the knowledge of truth. Jā, viņu vest pie tā, lai viņi atzītu patiesību. That's possible. Tas ir iespējams. We'll work together. Mēs darbosimies kopā. We'll work together, and it's possible. Tas ir iespējams. We know the history, right? How Christianity grew. Mēs zinām vēsturi par to, kā kristietība auga. Broken people, even people who are more broken than us, probably. Jā, un ir bijuši cilvēki, kas ir bijuši vēl salauztāki nekā mēs. Even people who betrayed Christ. Ir bijuši tādi, kas Kristu nodeva. Who disowned Christ, say that I don't know Jesus. Tie, kuri atteicās no Kristus un teica, es nepazīstu Jēzu. And if Lord can use such people who were unjust, not truthful, and much deserted Christ at the times when he needed them most, if Lord can use them, why won't he use us? I'm sure that he has been using you all. Un ja kungs ir varējis savulaik lietot arī tādus cilvēkus, kas ir bijuši varbūt netaisni un bijuši savā laikā arī nodevuši Kristu, tad viņš var lietot arī mūs. Yeah. So what I feel is that I too need that, and you may be in need of that we need to come out of a vicious circle. A vicious circle? Jā. Tad es jūtu sevī tādu vajadzību, un es pieļauju, ka arī jums tas ir vajadzīgs, ka ir jāizkļūst no tāda kā apburtā loka. For me, it's I may be younger than you, probably, because in spirituality, I'm journeying the journey of spirituality. Mm-hmm. It's my probably 23rd year. 23 For you, years. it's 23rd year. After having my first encounter experience with the Lord. Jā, tad kopš es pirmo reizi sastapu kungu, tad ir pagājuši 23 gadi mans garīgais ceļš. You may be having more years than me, more experience than me, probably. Varbūt jums ir vairāk gadu kā man, un arī šī garīgā pieredze ir ilgāka. What I would say that throughout this 23 years, I had been struggling with my own struggles. Un es varu teikt, ka šo 23 gadu gaitā man ir bijušas savas cīņas. I wanted to keep Lord in the first place. Es gribēju, lai kungs ir pirmajā vietā. And the way in which Lord helped me, I would like to share with you, to come out of certain bondages in my life. Okay, I would like to share with you. Un es gribētu ar jums padalīties. Yeah, the way in which he helped me to come out of certain problems in my life. Jā, un es gribētu padalīties par to, kā kungs man ir palīdzējis izkļūt vai tikt ārā no dažādām dzīves problēmām. I think that will be helpful. Es domāju, with, ka tas varētu būt noderīgi. Yeah. I will name it as vicious circle of sin. Es to nosaukšu par tādu grēka aburto apli vai grēka nejauko ļauno apli. Sin is the most pleasing word, no? There's different colors, different shapes, different depth in the lives of different people. Mm-hmm. Jā, grēkam ir dažādas formas, dažādi veidi, dažādi arī izpausties dažādi cilvēku dzīvēs. It may be
looking different, but it's the same fruit that was shown to us in the Garden of Eden. Jā, tas grēks mūsu dzīvēs mums var izskatīties dažādi, bet nu, būtībā tur ir šis te auglis, aizliegtais auglis, kas bija arī Ēdenes dārzā. You struggle with sin, I struggle with sin, you struggle with sin. It's all the same fruit. Es cīnos ar grēku, tu cīnīties ar grēku, tas ir tas pats auglis. Adam struggled with it. Arī Ādams ar to cīnījās. And there is no shame in saying that I'm struggling with some fruit. Un tas nav, kā saka, jākaunās teikt to, ka jā, es cīnos. That's how we are designed. Tādu mēs esam. Oh, that's a design. So that was shown to the first man on earth. That was shown to the first man on earth. Un tad ar šo aizliegto auglis viņu arī parādīja pirmajam It's shown to cilvēkam. you, it's shown to me, it's shown to everyone. Un to pašu rāda un kārdina arī mums, So ikvienam. there is no shame in saying that I'm being tempted for some sin. Nav jākaunas teikt, kad es tieku kārdināts grēkot. It's where your strength is tested. Tādā veidā arī mēs tiekam pārbaudīti. As simple as that. Tas ir vienkārši. We are in the Garden of Eden. Mēs esam Ēdenes dārzā. As simple as that. We're all in the Garden of Eden. Mēs visi esam. I'm struggling with some apples. You may be struggling with some oranges. Es kā saka, man ir izaicinājumi ar āboliem, jums varbūt ir izaicinājumi We are on the same ar path. apelsīniem, bet tā būtība ir tā pati. Struggling with the same old fruits. Jā, mums ir katram šī cīņa ar šiem te augļiem. So, now I'll tell about this vicious circle. Un tagad es pastāstīšu par to aburto nejauko loku. We're called to become holy. Mēs esam aicināti tapt svēti. The moment we eat of this fruit, Brīdī, kad mēs ēdam no šī aizliegtā our conscience augļa, will prick us. Our conscience will prick us. Jā, un tad mūsu sirdsapziņa tad mūs ēdīs. Ja We know that we have done something wrong that displeases God. Jo mēs saprotam, ka mēs esam izdarījuši kaut ko nepareizi. Yeah. So what happens is cues. We have cues. Eve saw the fruit. Cues, something signboards or something that leads us to sin. That first seeing, Eve saw that. Nu jā, tad, ja es pareizi saprotu, tad viss sākās ar to, ka mēs kaut ko ieraugām, kaut kas mūs piesaista. Tas arī Ievu piesaistīja šis tā. A stimulation. That is. Ir kaut kāds stimuls, kas pievērš mūsu uzmanību. Saw it. Eve saw it. Eve saw that there is a fruit. Jā, That Ieva redzēja, ka ir šis auglis. So, we all see fruits. Jā, tad, Okay. Seeing the fruit. tad no sākuma mēs redzam augli. See the fruit. Fruit of sin. Okay. Grēku, augli, kas ir kā grēks. Could be anything. Whatever you are struggling with. Okay. Tas var būt jebkas, ar ko jūs cīnaties. We saw the fruit. Okay. Then, if you are in good relationship with Jesus, and if you are in a state of grace, Ja jūs esat labās attiecībās ar Jēzu un jūs esat žēlastības stāvoklī, that doesn't make much difference. tad tas, ka jūs redzēsiet to augli, tas tā kā neko daudz neiespaidos. So I have the power of the will to act as if I have not seen it. I have the power of will to pass by or act as if I have not seen Jā, it. tad, ja mēs esam attiecībās ar Jēzu žēlastības stāvoklī, tad mums ir tā griba vai tas gribas spēks paiet tam garām, tā it kā mēs to nebūtu We are in the garden, there are fruits, Dārzā ir šie augļi, but we pass by. bet mēs viņiem paejam garām. We pass by. I will call it as level 0. Level 0. Es to nosaukšu par tādu nulles līmeni. Level 0. Okay. Level 0. We are actually, when God created us, we were in the level 0. Kad Dievs mūs radīja, mēs patiesībā bijām tajā nulles līmenī. Okay. We have not ascended the steps of sin. Okay. Mēs vēl nebijām pakāpušies pa grēka kāpnītēm. Yeah. We are in the level 0. Ground 0. Okay. There are fruits in the garden. There is this fruit also, but I am passing by. Tātad dārzā ir augļi, ir arī šis auglis, kas piesaistīja man uzmanību, bet es viņam paeju garām. Okay, you're with me, right? Un
You're with me, right? You understand what? No? Jūs droši vien saprotat, ko es saku, Okay, ja? level 0. Tātad Fine. nulles līmenis. Tas ir, tur visi kārtībā. Okay, level 0. But what happens if I lose a little grace? Kas notiek, ja es, tā kā pazaudēju žēlastību kaut nedaudz? Oh, I will have a second look at the fruit. Okay, I will have a second look at the fruit. Tad es otrais uzlūkošu to augli. The Q has now produced, I would say, if we say it in a psychological manner, dopamine. Un tātad tas, ko es esmu pamanījis viņu no psiholoģiskiem terminiem, es varētu teikt tā, ka sāk izdalās dopamīns. Dopamine is released in our brain. Tad mūsu smadzenēs izdalās dopamīns. Is released into our body. Mūsu ķermenī. Okay, brain releases it. Now you have to fight or flight. Un tagad tev izēja ir tāda, vai nu ar to cīnīties vai bēgt. Fight or flight. That decision we have to make at that time. Mums ir jāizdara tāds lēmums, cīnīties vai bēgt. Now this Q, this fruits, the first view of the fruit is producing changes in my body, in my microbiology or my chemistry of brain. Un tad tas, ka es esmu šis auglis ir piesaistījis man uzmanību, tas izmaina procesus manā ķermenī arī, tāda neiroķīmiskā smadzeņu ķīmijas līmenī. Okay, we are in the state of grace. There is this struggle, but we can pass by. Tātad, ja mēs esam žēlstības stāvoklī, ja mēs to vēl esam žēlstības stāvoklī, mums varbūt ir arī tā iekšējā cīņa, bet mēs tomēr varam paiet garām. But now we lost some grace. Bet ja mēs esam pazaudējuši kaut kādu žēlstības. And the dopamine is injected more into our brain. We don't have control over that. Un tad mūsu smadzenēs izdalās dopamīns, tad mums vairs nav tik liela kontrola par to, pār sevi. Now the struggle is whether to act or not. Tagad mums ir jācīnās par to rīkoties vai nē. Pass by or to fall in sin. Vai paiet garām vai krist grēkā. I will call this struggle as level 1. Es šo te cīņu saucu par pirmo līmeni. Okay. So from level 0, we are in level 1. Tad no nulles līmeņa tagad esam nokļuvuši pirmajā līmenī. You need to come back to level 0. Mums ir jāatgriežas nulles līmenī. And God will help us. Dievs mums palīdzēs. Okay. Now but what the sad thing is that now we are at level 1. Bet skumjā lieta ir tā, ka mēs tagad esam pirmajā līmenī. Okay, we are in level 1. Again this struggle. Tad atkal ir šī cīņa. Release of dopamine. Izdalās dopamīns. Whether to do or not. Darīt vai nedarīt. Do or not. Okay, then what happens? We did that. Un kas tad notiek? Ja mēs to tomēr izdarām. Fall into sin. Krītam grēkā. Now the confusion again happens. Tad atkal ir tāds sajukums, apjukums. Guilt. Mums ir tagad vaina. Guilt comes in. Vainas izjūta ienāk. We are in level 2. Mēs jau esam otrajā līmenī. Okay, in level 1 if we fail, I would say that there is exit points in this circle. This is I would have shown that. If there is this is a circle, vicious circle. Starts, progresses, comes back to the same point, again starts. It's a circle that it's a flow. Okay. Jā, ja man būtu iespēja, es parādītu to apli, bet tātad tas, ko es stāstu, ir par šiem līmeņiem, ka tas ir kā aplis, kurā ir vairāki punkti, ir kaut kur sākums, tad ir tas pirmais līmenis vai pirmais punkts, tad otrais, un tas atgriežas līdz sākumam. Un tas iet uz riņķi. But there are exit points. Bet ir tādi punkti, pa kuriem var izkļūt ārā no tā apļa. Level 0 is an exit point. Tad nultais līmenis ir šis izējas punkts. We can exit easily. No tā var viegli izkļūt ārā, tā kā iziet ārā no šī apļa. At level 1 there is another exit. Ja mēs esam pirmajā līmenī nokļuvuši, tad tur ir cita izēja. That leads back to level 0. Un tad atnākot par šo izēju, mēs nonākam atpakaļ nulles līmenī. So from level 0 there is an exit. From level 1 there is an exit to level 0. Tātad no pirmā līmeņa mēs varam iziet un atgriezties nulles līmenī. Now we are in level 2. Bet tagad, ja mēs esam otrajā līmenī, Here the guilt comes in.
kur ir pienākus klāt vaina. You struggled with guilt. I struggled with guilt. Adam struggled with guilt. Tātad droši vien es mēdzu cīnīties ar vainas izjūtu, jūs droši vien arī Ādams cīnījās ar vainas apziņu. So I'm talking about normal things. Es runāju par Nothing abnormal. normālām lietām, ar ko ik viens ir That sastapies. quite often happens in our lives. Un tas diezgan bieži notiek mūsu dzīvē. So from level 0 there is an exit. Tad no 0. līmeņa ir izēja, Level 2 there is an exit. arī no 2. līmeņa Yeah. ir izēja. Come back. Atgriezties. Then guilt comes and guilt becomes the next stimulation to when I'm overladen with guilt. I will feel that I did a sin. See, I lost grace. So what good in keeping away from sin again? I have already fallen, so I will Tātad do it again. tas ir risks ir tāds, ka ja es esmu 2. līmenī un mani pārņem vainas apziņa, tad varētu notikt tā, ka es pie sevis domāju, labi, es sagrēkoju, es esmu vainīgs, un kāda jēga tagad, tā kā ar to cīnīties, jo es jau tur esmu. Not my point. So I did sin again, and the sin led me to guilt. And now I'm thinking that there is no way out. So it's better than going back to the original state 0, level 0. It's good that I remain in this circle. I sin again. Un tad, ja es esmu šajā 2. līmenī un es ļaujos tai vainas izjūtai un domāju, tā kā nav jēgas tā pacīnīties, jo es jau esmu sagrēkojis, tad, So jā. Tad es esmu tajā ļaunajā, tajā grēka aplī. I lost grace. Es esmu zaudējis žēlstību. There's no point in living holy. Un tas risks ir tajā, ka es domāju, es esmu zaudējis žēlstību un nav, kā saka, vairs jēgas pūlēties un mēģināt dzīvot This svētu dirty dzīvi. sin, Tas ir tas netīrais grēks, I'll do it again. es to atkal darīšu. There's no point in struggling to overcome sin. I will No. fall. Nav jēgas cīnīties, lai tam grēkam tiktu pāri, es ļauju sev krist. I fell just now. Es nokritu, I'll fall again. es atkal nokritīšu. It's better that I give up this struggle. Tas ir labāk nekā cīnīties. Enjoy this. Okay, enjoy it again. Un es atkal to daru, atkal šo grēku So daru. I'm back in level 0. You understand? Why back in level 0 from 2nd level to 0? What was the first level? So- See, level 0 was a stimulation to do sin. Yeah. Now, after guilt, I am back to level 0, which is a stimulation to sin because I already sinned. Tātad atgriešanās 0. līmenī ir tādā ziņā, ka atkal es tieku kārdināts, uz mani iedarbojas ir kaut kādi stimuli, kas man atkal liek grēkot. Okay, there again there is an exit point. Un tur ir izējas punkts, izējas To trust in the Lord and come back. uzticēties kungam un atgriezties pie viņa. But there is, we often fall back to level 1. Bet mēs bieži krītam atpakaļ uz 1. līmeni. We act. We do the act of sin. Level 1. Mēs atkal sagrēkojam. We act on sin. And then again guilt comes in. Un atkal atnāk vainas apziņa. There is an exit point, Un tur ir izēja, but we don't use that exit. bet mēs to neizmantojam. But we comes back to level 0. Mēs atgriežamies pie 0. So punkta. level 0, level 1, level 2, level 0, level 1, level 2. Un tā mēs ejam no šī 0. uz 1. uz 2. un atkal uz 0. līmeni. So we are in the circle of sin. Mēs esam grēka aplī. But we need grace. Mums vajag žēlastību. So we can fall, work back Mēs We can varam work back. pakāpties atpakaļ, by starting from level 2. sākot no 2. līmeņa. Okay, level 2. I make a decision to exit from level 2. Tad es pieņēmu lēmumu iet ārā Okay. no šī 2. līmeņa. I can exit from level 2. Make a decision. Pieņemt lēmumu. Even if I fall, Pat ja es krītu, I will exit from there. es no turienes iziešu ārā. Okay, so we need to make a time frame. Mums ir savā ziņā tāds tā kā laika rāmis jāuztaisa. To work back from level 2 to level 1
level 1 to level 0. No otrā līmeņa atgriezties pirmajā un tad nultajā. Starts with a decision that we take now. Bet tas sākas ar lēmumu, ko mēs So we pieņemam. need to profess it now. Say it louder. Mums tas ir tagad tā kā jāpasludina, tas skaļi jāpasaka. That we will not proceed to level 1. Mums ir skaļi jāpasaka, ka mēs nedosim uz šo pirmo līmeni. I will not sin. Es negrēkošu. That's what we are proclaiming. Mums tas You jāpasludina. have to write in your diary. Man tas jāieraksta With today's kaut kur date, dienas in that. grāmatā ar šodienas datumu. Now I'm not going to sin again. Es vairs negrēkošu. Okay. But it's not easy to stop there. We will have to work from level 2 to level 1 first. Bet nav viegli šo apli apstādināt un no otrā līmeņa nonākt pirmajā. And level 1 to level 0. Un no pirmā nonākt nultajā līmenī. Okay. But when we make the decision, we say that we will not proceed from level 0 to level 1. Bet, kad mēs pieņemam šo lēmumu, tad mēs būtībā atņemamies, ka mēs nenonāksim no nultā uz pirmo. That statement is a simple statement. Tas ir vienkārši šāds patiesībā tāds paziņojums, vai I will never sin again. es vairs nekad negrēkošu. From this day onwards, No šīs dienas I will never do that again. es vairs šito lietu nekad nedarīšu. Take one at a time. One Vien, sin at a time. paņem vienā reizē apņemties par Okay. vienu grēku. And this vicious circle of that sin. Say if it is, cigarette smoking. Piemēram, ja tā ir I don't know. smēķēšana. I'm speaking in the context of India. Whether it is relevant here or not, I Es don't know. nezinu, kā ir te, bet es runāju par tādu Indijas Okay. kontekstu. Ja? Pornography, that may be relevant here also. Pornogrāfija, varbūt arī šeit tas ir Or sastopams. drinking, Dzeršana, or anything, jealousy, grēs ir skaudība, gossiping. tad to tenkošana. So for each of these sin, Katram no šiem grēkiem there is a vicious circle. ir šis te ļaunais aplis. So we take the primary sin in our life Tad mēs paņemam to būtiskāko that we grēku. know everyone is struggling with. Whatever. Būtiskāko grēku savā dzīvē, mēs zinām, katrā no mums tāds ir, mēs ar viņu We cīnāmies. take that primary sin, Mēs paņemam šo būtiskāko grēku. and today we write it down. Un šodien mēs uzrakstam. That I will not do that sin again. Un mēs uzrakstam, ka tieši šo grēku es vairs nedarīšu. From this day onwards No šīs dienas until the end of my life. līdz savas dzīves beigām. Right, today is 2nd January, right? Tad uzrakstam 2. janvārs 2nd January 2006. 2026. From 2nd January 2026, I will never watch pornography again. Tātad no šī gada 2. janvāra es vairs nekad neskatīšos Until I die. pornogrāfiju. Līdz brīdim, kad es nomiršu. If you are struggling with gossiping, Ja jūs cīnaties ar to, ka gribas tenkot, write tonight uzrakstiet šovakar, that from 2nd January 2026 ka no 2. janvāra until 2026 my last breath, līdz man pēdējiem elpas I vilcienam will never gossip es vairs nekad netenkošu. for the sins that you are struggling with. Tad par to grēku, ar Or kuru one jūs at a time. cīnaties. Pa vienu grēku vienā reizē. Okay. And we say that when we say this, we are saying that we will not proceed from level 0 to level 1. Un, kad mēs to uzrakstam vai apņemamies, tas nozīmē, ka mēs apņemamies nepāriet no 0. līmeņa, kur mēs tātad pagājām garām, un tas mūs neskāra, uz 1. līmeni, kur mēs tam ļāvāmies. But making this statement tonight Bet ja mēs šo te apņemšanos izdaram šovakar, does not guarantee that you will not fall. tā nav garantija, ka jūs nekritīsiet tajā You will grēkā. again fall. Jūs, visdrīzāk jūs atkal kritīsiet. You will fall from 0 to 1. Jūs kritīt no 0. iesiet uz 1. 1 to līmeni. 2. No 1. uz 2. 2 to 0. No This 2. will happen atkal, again and again. no 2. atkal uz 0. Un tā joprojām. But each time Bet katru reizi, I proceed one level up, I go to the next level, katru reizi aizēju uz nākamo līmeni, I will remember this statement that I made now. es atcerēšos to apņemšanos vai to tādu paziņojumu, ko es šovakar Yeah. izdarīju. Now we need to make a diary. Tātad mums ir jāuzraksta, jāizveido dienas grāmata, Diary. And write the date jāuzraksta datums, and put a dot or one dot. One dot, okay. Uzzīmēt vienu punktiņu. You're walking level 2 to level 1. Okay. Okay. Tātad tu šo vienu punktu, ka no otrā, Level 2 to level 1. no We need to otrā come back līmeņa to... mēs pārējām uz pirmo. Yeah. So if you fall from level 2 to level 0,
Tātad, ja jūs no otrā līmeņa aiziet uz 0. līmeni, put a dot there. ielieciet tur punktiņu. Okay, fine. If you fall from one sin to the other sin, put one dot there. Okay. If you proceed from level 2 to level 0, that is you did already you committed a sin, and then that sin is leading you to the new sin. You already made some wrong things, and the guilt, out of that guilt from that that wrong thing you are doing again. Tad, ja jūs sagrēkot, jūs bijāt šajā otrajā līmenī, un jūs bija tā Okay. arī vainas stop apziņa, there. tas iespējams jūs novad pie jauna grēka. We stop there. Okay. Mēs tur apstājamies. Yeah. So if we do it again, Un ja mēs atkal to izdarām, make one dot vienu punktiņu. in that today's date. Pie Let's start from 3rd January. So 3rd January, I had one fall from level 2 to level 0. Nu, piemēram, mēs tad rīt rakstītu 3. janvārī, man bija viens atkritiens no otrā līmeņa uz 0. līmeņa. If somebody can give me a paper, I will show that. Vai kāds man var iedot papīru, es parādīšu, kā tas izskatās. Just Jā, bet nē, zemāk. Pasties dziļāk, paskaties tur dziļāk. Kur ir piezāks tāds pretīgi? I'll say it once again. Es vēlreiz Again. izstāstīšu. You can see. See, this is the I'll call it as Q, C-U-E. Q, okay? Es to saukšu par to, nu, to stimulu vai kaut ko, Stimuli, kas okay. piesaista mani, ja? Kas Ah. pamudina mani uz grēku. This is the act. Un šis otrais ir, viņš uzrakstīja darbību vai rīcību. Guilt. Un tad 3. punkts ir vainas apziņa. Okay. You see, Ja, tad no stimula uz Stimuli, rīcību, no rīcības uz sin, vainu, no guilt. vainas uz stimulu. so this is level 0. Tad šis te stimuls, tas ir 0. līmenis. This is level L1. Un šī aiz rīcības ir šis te 1. līmenis. L2. Okay. Un kad vainas apziņa iestājās, Got tad it. ir 2. līmenis. So now we are working on this area first. Tad sākumā mēs strādājam pie šīs jomas, pie vainas apziņas. I did already a sin. Es jau esmu sagrēkojis. But I will not, from this sin will not lead me to the next sin. Bet es atņos, ka šis grēks man nenovedīs pie nākamā. I exit here. Es izēju no šī apļa. I exit here. So I'm not in the circle again. Es nepalieku šajā aplī, neļaujos atkal pie sevi kārdināt. So I exit from here. This is the first area where we work. Level 2 to level 0. We work here. Tātad šis ir pirmā, tas joma vai pirmais, pie kuras mēs darbojamies, neļaut no vainas apziņas aiziet uz nākamo grēku. So may I take your diary? Tātad Diary? in your veiciet diary? ierakstu dienas grāmatā, Write the date. uzrakstiet datumu, 3rd January. 3. janvāris, And put 3rd January here, and then you put dots. One dot un or one jūs, line. un tad jūs liekat tur punktiņus. 2 line, 3 line. If you fall from, if you could not exit from here, you sin led you to the new sin, you put a line. Tātad, ja jūs nevarējāt iziet un tas vainas apziņa jūs noved pie jauna Maybe grēka, tad jūs ieliekat It may līniju. happen 5 times. Ja tas notika 5 reizes, Okay, we have tomorrow. We have 4th January. piemēram, aizparīt būs 4. 4th January. janvāris. So 4th January, try to reduce 1. You have 5 here. Tātad 3. janvārī bija 5 reizes. At the end of the month, take the one whole month or 2 months or 6 months to bring it from 5 to 1. Un tātad jūs katru dienu šādi fiksējat, cik bieži jūs atgriezāties no otrā līmeņa 0. Un tad jūs redzēsiet mēneša gaitā, vai tas ir samazinājies, ja jūs izdarījāt Okay. šo apņemšanos. Piemēram, no 5 uz 1 nokrita. So we are working on level 2. Okay. Tad mēs strādājam pie otrā līmeņa. Next 6 months for level 1. Nākamos 6 mēnešus mēs varam strādāt pie 1. līmeņa. And work again like this.
Un atkal šādā veidā fiksēt, cik reizes es nonācu It may be 10. līdz it may be 10. rīcībai. Iespējams, būs 10 But at the end of reizes. 6 months, you bring it back to 1 Bet pēc 6 mēnešiem iespējams tā būs 1 reize or bring dienā. it to 0. Vai pat 0 reizes dienā. So we will work on level 0 now. Un tad mēs strādāsim pie 0. līmeņa. Kad Take mēs time. paejam garām un nekas mūs tā kā neskar. Mēs paejam garām tam. So it takes time. Lai līdz tam nonāktu, ir vajadzīgs laiks. But it all starts with this one statement. Bet tas viss aizsākas ar vienu apņemšanos. Tādu I will paziņojumu. not sin. Kā, es negrēkošu. That is the one statement that we make. Tas ir viena apņemšanās, We ko stay- mēs izsakām. We make the statement that I will not do this. Tad mēs izsakām apņemšanos, ka mēs nedarīsim to. Mēs nepāriesim no, piemēram, no 0. uz 1. līmeni. But we work from this to this, Vai arī mēs strādājam pie tā, lai nepārietu no... this to this, Mums jāpāriet no 2. uz 1. un tad uz 0. this to this. Okay. I know people who watch pornography for 12 hours together. Es pazīstu cilvēkus, kuri ir skatījušies pornogrāfiju After stretch. 12 stundas no vietas, bez apstājas. This is the system that works in their brain. Un viņu smadzenēs tieši tā arī tā sistēma strādā. I know people who smoke two packets of cigarette back to back Zinu, cilvēks, kas izmeķē 2 paciņas cigarešu because of this dienā. system. Un tā arī tā sistēma tieši So tā let's arī work. strādā. Work. Tad mums ir jāstrādā pie tā. Work on this. Yeah? We will work from this to this, and back to level 0. Tātad mums no 2. jānokļūst 1. no 1. 0. We can do that Mēs to varam. step by step. Soli pa solim. So, in this year, Šogad. this year, Šogad. we make a decision, a promise to conquer one sin. Mēs izdarām lēmumu, apņemamies uzvarēt vienu grēku. Maybe this may take 3 or 4 months. Varbūt tas pirmais darbs ar 2. līmeni aizņems 3 Another mēnešus. 3 or 4 months for this. And Vēl for kādi this. 3 mēneši 1. līmeņa un tad vēl 3 0. līmeņa. But let's make sure that we will conquer one sin in this year. Bet tātad mēs šo vienu grēku Are you with nosauksim me? šogad, pie kā mēs strādāsim. Shall we start? Vai jūs piekrītat, vai jūs to darīsiet kopā ar mani? Catch that sin. Tātad Catch that. Take hold of that sin. Tātad šo grēku pievārēt, Take control over it. to kontrolēt. We can do it. Mēs to varam We can do it. We'll do it together. kopā. I hope it will help you. Es ceru, ka tas jums palīdzēs. We'll work together. I'm struggling. You're struggling. We're all the same copies of Adam. Es cīnos, jūs cīnāties, mēs visi esam Ādama pēcteči. But we'll work together. Bet mēs kopā One by one. We'll conquer sin. vienu pēc viena mēs šo grēku pieveiksim. So tonight let's pray for that grace to make that one statement. Un šovakar lūksim no Dieva žēlastību, lai mēs varētu izdarīt šo vienu apņemšanos. Choose that one sin that destroys you most. Izvēlēties vienu grēku, kas jūs visvairāk tā kā traucējums Let's vai ask for grauj the grace. jūs. Jā. Let's ask for that grace Lūksim Dievam to žēlastību. to declare that I will not do it again Pasludināt, ka es to vairs nedarīšu until I die. līdz savam nāves brīdim. Let's all stand up now. Okay? You'll stand up now? Tagad piecelsimies. Yeah.